Mums būs apbalvošanas ceremonija, un es izgāju ārpus komforta zonas, jo kāpēc gan ne? Tāpēc, ka tā ir mūsu konference, un šodien apbalvošanas ceremonija ilgs 45 minūtes. Tā kā, un es izdomāju, lai arī mazinātu spriedzi, tad mēs izdomājām tādu veidu, ka vienkārši es prezentēšu šos te labos darbus šo te uzvarētāju vietā, un viņi atnāks vai saņem dāvanas, vai arī tie, kuri nevarēs un kuri šodien nav, tiem tad mēs aizsūtīsim šīs dāvanas pa pastu. Bet tagad es aiziešu, es skatuves un es paņemšu dāvanu, bet es būšu atpakaļ tūlītās, ja? Tā. Es ceru, ka gravitācija izturēs šo te brīdi, vai es paturēšu viņas rokā, vai es nezinu. Karīna, varbūt tu varētu nākt man palīgā, lūdzu. Man bija bail stumt. Paldies tev, cik labi, ka tu esi blakus. Nu, lūk, mums bija konkurss. Tie, kas jūs atceraties, mums bija vesels konkurss par klusuma formulas klasē, un mēs saņēmām fantastiskas idejas, ko dara Latvijas skolas, lai nodarbinātu bērnus, lai bērni būtu klusi, lai bērni būtu mierīgi un arī paši pedagogi būtu laimīgi. Un tas, ko jūs pilnīgi pareizi darat, es redzu, ka jūs jau izvelkat ārā pierakstu lapas, un es zinu, ka jūs sagatavojat telefonus fotografēšanai, jo tāpēc, ka šī būs prezentācija, kur arī visvairāk jūs bildēsiet un visvairāk jūs arī pierakstīsiet piezīmes. Lūk tā, un tad līdz ar to mēs iesim cauri labākajiem labās prakses piemēriem, kurus mēs atlasījām, kuri arī saņems dāvaniņas, un tad es īsumā noprezentēšu, kas arī, ko viņi arī tādu dara. Tātad pirmais ir pirmsskolas izglītības iestāde Saimīte. Viņi dara brīnišķīgāko, ko vispār arī var izdarīt. Viņi praktizē. Es jau teicu, ka jūs fotografēsieties, bet viss labi dariet, protams, ka tāpēc jau jūs esat arī šeit, lai mācītos. Jā, ka tātad, ko mēs ļoti bieži piedzīvojam pirmsskolās un arī skolās, ka mums pasaka klusu. Tā kā runā klusu, dari klusu, ja tā kā strādā labi, sakārto māju, ja, vai sakārto savu vietu, bet tajā pašā laikā neviens īsti nav izstāstījis, ko nozīmē kārtība. Neviens nav izstāstījis, kā izskatās klusums, un neviens nav izstāstījis, kā izskatās troksnis. Un līdz ar to šī ideja tiešām gan vizuāli rādīt, gan arī tiešām arī bērnus aicināt, ka tagad izmēģinām klusumu. Ja? Jo jūs zināt, ka bērni stresa situācijās izmantos tikai tos uzvedības modeļus, kurus viņi būs izmēģinājuši mierīgos apstākļos. Ja? Tā kā līdz ar to viņiem ir jāredz un viņiem tas ir jāpiedzīvo. Nākamais ir elpošanas vingrinājumi. Daudz runā, es nezinu, ko runā par apzinātību, un es nedaudz turos tālāk no šiem jautājumiem, bet tiešām, mīļie pedagogi, mīļie vecāki, māciet bērniem elpošanas vingrinājumus, jo varbūt, ka jūs esat pamanījuši, ka nav iespējams elpot dziļi un kliegt. Un nav iespējams arī dzert ūdeni un kliegt. Jā, tad mēs esam to jau iemācījušies daudzu gadu garumā. Un līdz ar to elpošanas vingrinājumi ir kaut kas tāds, kas vienmēr mums ir līdz. Mums var nebūt līdz telefons, kur nomierināties, mūzika mums nebūs, bet mūsu balss, mūsu elpa vienmēr mums ir līdz. Un tik daudz var izdarīt vienkārši iemācot bērniem elpot, jo, kā jūs zināt, ka tajā brīdī, tad, kad bērnam kāp stress un viņš sāk kliegt, viņam rodas šī hiperventilācija, kas nozīmē, ka smadzenēs ir ļoti daudz skābekļa, un šis skābeklis padara viņu tādu domāšanu neskaidru un spriestspēju arī neskaidru, un viņam var sākties panikas lēkme un arī kāpt trauksme. Un elpošana pavisam vienkārši. Nākamais ir smilšu pulkstenis. Faktiski jūs arī zināt, mēs jau runājām šeit vairākas reizes pieskārāmies gan lidojošiem krēsliem, mēs pieskārāmies arī grāmatām lidojošām. Un stāsts ir par to, ka ir bērni un pieaugušie, kuriem
stresa situācijā laiks transformējas. Un jūs noteikti zināt, cik ļoti lēnu iet laiks tajā brīdī, tad, kad jūs vadat grūtu stundu. Un jums liekas, ka jūs jau tur ar visu ķermeni lasat un mācat, un ir pagājuši jau 40 minūtes, un paskatāties pulkstenī, un ir pagājušas 6 minūtes, jā, un jums vēl kaut kas jādara uz priekšu. Jā, un šajā brīdī, jo labāk bērni izpratīs laiku, jo labāk viņi sajūtīs laiku, jo mierīgāki un klusāki viņi jutīsies. Un tur ir daudz dažādi vingrinājumi, un es zinu, ka jūs arī tos arī zinat, bet tiešām tas būtiskākais ir tas, ka bērniem ir jāzina, ka laiks vienmēr iet uz priekšu, un viņiem ir jāredz, ka laiks materializējas. Un jūs to zinat paši, tā kā tas lielais padoms vienmēr, protams, ir arī izmantot sekundžu rādītājus. Jūs zinat, ka jums ir vajadzīgi smilšu pulksteņi klasēs un pirmsskolā. Jums ir vajadzīgi šie te rādītāji, kas virzās uz priekšu, kas tikšķi arī šie timeri, kas atpakaļ skaita laiku, lai bērni redz, ka laiks nav sastindzis, un tas samazinās viņa stresa līmeni. Un tas arī iedos viņam to sajūtu, ka šis arī kādreiz beigsies. Un tā ir ļoti, ļoti laba sajūta un vajadzīga sajūta. Lūk, un tad vēl ir šīs dažādas lietas, kas ir arī klusuma pudeles. Piemēram, es esmu bijusi bērnu dārzā, kur viņi ir tā kā salikuši kopā divus tos 5-litrīgos, viņus sauc par bačukiem, bet no skatuves nedrīkst tādus vārdus lietot, ka šīs 5-litrīgās pudeles un uztaisījuši kā soliņu, kur sēdēt. Bērns apsēžas un tur tek smiltis cauri no viena šī pudeles kakliņa otrā, un ļoti interesanta nodarbe. Un tā kā smilšu pulksteņiem jums ir jābūt. Lūk tā, un paralēli, ko vēl dara laiks, ko vēl dara šis fokus, jūs arī to zinat, ka mūsu smadzenes attīstās tajā virzienā, kur mēs pievēršam uzmanību. Un visticamāk, mums vajadzētu taisīt par uzmanību atsevišķu konferenci, bet tas, ar ko mēs arī tiešām varam sākt, ir īpaši maziem bērniem. Trenējam pacietību, māciet viņiem pārvilkt pāri pacietības robežai kaut vai 1 minūti, kaut vai 20 sekundes. Un tad jau arī paliks labāk un savādāk nonāk skolā, un jūs arī zinat, ka ir bērni, kuri nespēj nosēdēt tās 40 minūtes. Bet viņi nevar iemācīties nosēdēt 40 minūtes stundā, nedīdīties, kamēr viņi nav iemācījušies 20 sekundes mierā nosēdēt. Tālāk 60 sekundes, 80 sekundes, un tas viss notiek ļoti, ļoti pamazām. Lūk, trokšņa luksofors. Par luksoforiem šodien mēs runāsim daudz, par skalām mēs runāsim daudz, un par ļoti daudzām skalām mēs runāsim daudz. Kāpēc? Jo tāpēc, ka ir bērni un arī pieaugušie, kuri nesaprot, piemēram, tā kā runā lūdzu skaļi. Vai runā lūdzu klusi, ja? Vai, piemēram, mēs pasakām, runā lūdzu klusām, un tad tas bērns parunā klusu, klusu, un pēc tam atkal runā ļoti skaļi. Un, piemēram, ir bērni, kuri nesaprot, kas ir ej ātri vai ej lēni, jo tāpēc, ka mums katram ir savā galvā priekšstats, ko nozīmē ātri lēni, bet tas priekšstats viņš neteleportējas pa taisno bērnu galvās. Lūk, un līdz ar to tāpēc ir dažādi plakāti, dažādi skalas, un tie, kas jūs zināt uzvedību LV bezmaksas resursus, jūs droši leju pielādējiet. Mums tur ir daudz dažādas skalas, un es vēlējos izveidot tādu reklāmas pauzi par balss skaļuma plakātu. Jums ir kādās noteikti skolās bērnu dārzos kādam, es redzu, kāds māja ar galvu. Es iesaku, šis ir vienīgais plakāts, kurš strādā tā kā mūsu medikamenti, kurus mēs nopērkam. Jūs zināt, ir tādi medikamenti, kurus mums izraksta ārsts, mēs viņus nopērkam un atnākam mājās un ieliekam zāļu skapītī un nekad neatveram, bet viņi tik un tā strādā. Jā, un jūs veseli. Tāpat tās ir arī šo plakātu. Šis ir vienīgais plakāts, kuru viņš sāk strādāt tajā brīdī, līdz ko jūs viņu pieliksiet pie sienas. Jo tajā brīdī, tā, kad mēs ieraugam skalu, tajā brīdī, tā, kad mēs ieraugam mērogus, kaut kas mūsos jau notiek un mainās. Ar pārējām visām lietām tā nevar būt, ka mums skolā ir dusmu kontroles spēle, bet tik un tā viņi sit viens otru. Un cik reiz jūs esat spēlējuši? Nē, mums nav bijis laika atvērt viņu. Jā, tā tas nestrādās.
Lūk tā, līdz ar to tiešām dažādi skaļuma mērītāji, dažādas skalas, un arī ir ļoti labi tehnoloģiskie līdzekļi, un arī jūs varat aicināt savus bērnus īpaši fizikas, elektronikas nodarbībās izmantot Arduino. Ir lieliski šie te elektronikas līdzekļi, kurus jūs varat arī klasē uztaisīt, un jums būs savi trokšņu mērītāji, kur jūs arī varat vienoties, ko jūs darat kādā brīdī, kad tas troksnis ir pār daudz. Jā, un, protams, paralēli šim te fiziskajam troksnim, kas paaugstinās, arī paaugstinās emocijas. Jūs arī to zinat, jā, un līdz ar to šī te apzinātība un šī te spēja arī sakoncentrēties uz savām jūtām un savu šo te iekšējo stāvokli ir ārkārtīgi svarīga, jo tāpēc, ka jo vairāk bērni sapratīs, kas notiek viņos, jo vairāk viņi spēj šīs emocijas vadīt. Jā, un ja ne savādāk, viņi vienkārši reaģēs. Tas ir tā, jo mazākas ir bērna, zemākas ir bērna verbālās prasmes, jo lielāka varbūtība, ka viņš paudīs savu satraukumu fiziski. Sitot, kliedzot, sparot, tam līdzīgi. Lūk tā kā paldies Saimītei, vai ne? Labs darbs padarīts, jā. Viņu nav šodien, es tā pateikšu, jā. Tālāk, nākamais Egijai. Egija mums atsūtīja arī brīnišķīgus piemērus. Spēlēt klusuma spēles. Tas ir atkal saistīts tieši ar šo pašu, ka mēs varam iemācīties klusumu tikai tad, ja mēs apzināmies, ka klusums izskatās tieši tā, un ne tikai izskatās, bet izklausās, un ko dara rokas klusumā, ko dara kājas klusumā, ko dara mūsu mutes un ausis un tam līdzīgi. Ja. Un te ir daudz labas šīs tiešām spēles, kas ir saistītas ar šo te kaut vai rokas spiediena padošanu, ja, arī, ka jūs paņemat un kādu tādu super trokšņainu priekšmetu un dodat viņu uz priekšu vienam, otram, trešajam un ceturtajam paskatāmies, kas arī notiek. Tie paši klusie telefoni. Kas ir tas aicinājums? Spēlējiet spēles, ja, jo tas, ko mēs piedzīvojam bieži vien skolās, ir, ka pedagogi pasaka, skola nav izklaide. Piemēram, es esmu satikusi vienu cilvēku, kurš man paziņoja, tā kā visas klases priekšā, visu pedagogu priekšā. Es parasti līdz 15. oktobrim nesmaidu, lai bērni nedomā, ka man var kāpt uz galvas. Un pēc tam viņi brīnās, kāpēc viņiem ir tik grūti, kāpēc viņi tik ļoti piekūst. Jā, un tas ir saistīts ar to, ka mēs varam pasniegt to vielu, ka, piemēram, man bērniem nav jāpatīk, man ir jāmāca viņiem vēsture. Jā, man viņi nav jāizklaidē, te nav nekāds cirks vai bērnu dārzs. Bet taisni otrādāk mēs to varam darīt ļoti, ļoti jautri. Un mēs nedaudz pēc tam man būs vēl 20 minūtes uz skatuves, es pastāstīšu par desensitizāciju. Lūk, tematiskā diena vai stunda, kad sarunājamies tikai čukstus, paldies, Lindu, jo es no tevis iemācījos, ka arī sarunāšanās tikai čukstus nav laba ideja. Jā, un tad jūs varat pamēģināt šo te mierīgo kluso balsi. Un nākamais, kas vēl ir ārkārtīgi būtiski tajā brīdī, tad, kad jau mēs mācām un mēs veidojam uzvedību, mums ir būtiski apbalvot bērnus. Un te ir tie, kas jūs vēlaties, jūs starpbrīdī varat aiziet apskatīties uzvedības noteikumu spēli, jo negaidiet lūdzu, ka jūs tagad piekdienas dienā tādi iedvesmoti aizdosieties uz skolu un no pirmdienas viss būs savādāk. Jā, un jums būs visklusākās klases. Nē, tā nebūs. Un piedodiet. Un es pilnīgi respektēju, ka tagad kāds piecelsies un aizies prom, jo tāpēc, ka viņš nav sasniedzis mērķus, ar kādu atnāca uz šo konferenci. Bet sāciet mērīt, un šajā brīdī, ja, piemēram, jūs pamanījāt, ka bērni trokšņo ik pēc 5 minūtēm sākas troksnis, jūs varat atzīmēt, ka tātad komanda, es esmu pamanījis, ka klasē 5 minūtes jūs klusumu varat noturēt. Kā būtu, ja mēs pamēģinātu šodien noturēt klusumu 7 minūtes? Un viņi centīsies, ļoti grūti būs, bet atcerieties to, ka vislabākie ieradumi veidojas lēnām.
Un, labi, man nav daudz laika, bet tik un tā. Piedodiet, jūs zināt, kas ir 17. janvāris, ļoti īpaša diena starptautiski. Tā ir visu jaungada apņemšanos laušanas diena. Tā ir tā diena, kad tie cilvēki, kas vienmēr gāja uz sporta klubiem, viņi parasti līdz 17. janvārim neiet uz sporta klubiem, jo tāpēc, ka tur ir pilns ar tiem, kuri ir izdomājuši, ka kā tikai viņi šogad sāks sportot. Ja? Un no 17. janvāra ir varbūtība, ka tur viņi paliks aizvien mazāk un mazāk, un tad tie parastie sportisti, cik labi, tad mēs tagad varam sākt. Bet kāpēc es to stāstu? Ka tā ir milzīga slodze mainīt uzvedību uzreiz, un šajā brīdī, ja jums vienmēr ir bijis tas troksnis, Jānis izstāstīs, kas ir tas, kad vairs nevar izturēt tos decibelus, ja? Ka ja jūs pirmajās reizēs samazināt kaut vai pa 10 decibeliem vidējo klases troksni, tas jau ir daudz. Dieva dēļ neuzstādiet milzīgus mērķus. Lūk, tā kā paldies, Egī, par padomu. Tālāk tad Liepājas Ezerkrasta sākuma skola. Viņa arī nav? Ir, ja? Jā. Jā, paldies, Egī, tev par darbu. Tā tāda brīnišķīga ideja, tas, ko minēja arī jau Kiva komanda, Elīna un Agne, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs kā skola vienojaties, ka mums ir svarīgi, ka mums skolas ir klusas, ir īpaši starpbrīži. Un viena skola ļoti apņēmās, ka viņi uztaisīs klusuma gaiteņus, un es teicu, tad es braukšu pie viņiem skatīties. Viņi 2 gadus mani nav aicinājuši. Bet es ceru, ka viņi tomēr tos klusuma gaiteņus uztaisīs, un arī tie būs, jo tāpēc, ka mēs ļoti nogurstam troksnī. Un es ticu, ka arī starp jums ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs klusums, lai atpūstos. Un līdz ar to veidojiet to kā klases politiku. Es, piemēram, es vēl nezinu, vai tā ir laba metode. Es neesmu vērtējusi, bet man ienācās viens gadījums, kur ir tāda skola, vienalga, kur viņi atrodas, tam nav nozīmes, kur, ja viņi pieķer smēķētājus kaut kur ap stūri, tad smēķētājiem ir jāgatavo lekcija citām klasēm par smēķēšanas kaitīgumu. Mēs varam padiskutēt starpbrīdī par to. Es saprotu, ko viņi ar to grib panākt, bet man vēl nav atbildes manī. Bet toties šādi tematiskie mēneši, tas, ka mēs aicinām bērnus, jauniešus, arī pašus pedagogus padomāt kolektīvi par klusumu, tas gan strādā ļoti labi. Un kas ir būtiski, atkal runājot par šo psihoemocionālo dinamiku, arī starp pieaugušajiem un bērniem, ka tajā brīdī, cienītie pedagogi, ja mums ir izdomāts, ka mums ir klusuma klase, ievērojiet konsekvences. Ak, Dievs, cik bieži mums tā ir bijis, ka pedagogs uzstājas bērnu priekšā, un viņš pasaka, ziniet kā, es zinu, ka tagad ir tāda klusuma nedēļa, bet pie manis jūs varat trokšņot, cik gribat. Jā, un es būšu tas labais. Un tā jūs saprotat, kā tas arī notiek. Tā kā līdz ar to vienojieties, apmainaties ar informāciju un stiprinat viens otru. Lūk, nākamā ļoti interesantā lieta, kas varētu palīdzēt, ir klusuma akcijas dažādās vidēs, jo uzvedības problēma lielās grupas ir 3. Jūs arī zinat, ka tā ir mūzika. Mūzikā ir lielas uzvedības problēmas, sportiņš un svešvalodas. Un es arī varu zinātniski pastāstīt, kāpēc katrā no šiem ir uzvedības problēmas, bet viens ir, ko mēs teorētiski zinām, bet nākamais, kas ļoti labi palīdz, ir, ka mēs aptaujājam pašus bērnus un jauniešus. Kas ir tās vides, kuras ir vistrokšņainākās, kur viņiem ir visgrūtāk izturēt. Un es ticu, ka tur būs, piemēram, es apskatīšos, ja būs nākamais slaids, tur jābūt arī kaut kur, kas būs, piemēram, ēdamzāles. Cik ēdamzāles ir briesmīgas vietas. Un es biju pavisam nesen vienā skolā, diemžēl aizmirsu, kas tā pa skolu, bet tā labā ziņa ir tāda, ka vienīgā vieta, kur viņi ir uztaisījuši labu akustisko risinājumu, ir ēdamzāle. Bet tas ir labi. Un es pilnīgi piekrītu. Un es domāju, ka kāda no jums arī atcerās savas skolas laikus, cik tā pieredze ir šausmīga ēdamzālē, tīpaši, ja tur ir flīzes, nevis koks.
Lūk tā, un līdz ar to tas ir lieliski, ka mēs izvēlamies un mēs kopā ar bērniem īstenojam klusuma kampaņas dažādās vidēs, ka mēs skatāmies ne tikai klusumu tā, un atcerieties to, ko jūs arī zinat, ka iesaistiet bērnus jauniešus. Nedrīkst būt tā, kā aiziet jūs tagad uztaisat vienu sapulci, ka tagad visa skola būs klusa. Mēs pedagogi to pieņēmām. Jo vai jūs zinājāt, ka ja paši bērni un jaunieši izstrādā uzvedības noteikumus, ir par 80% lielāka varbūtība, ka šie noteikumi tiks ievēroti? 80%. Un tas ir kopdizains, un es arī varu stāstīt daudz, kāpēc tas tā arī ir. Nākamais, kas vēl ļoti labi palīdz, ir atrunāt klusuma signālus. Un par klusuma signāliem es domāju, ka mēs izveidosim nākamo konkursu, jo tāpēc, ka tiešām kliekšana un svilpe nav labas idejas. Kāpēc svilpe nav laba ideja, es pastāstīšu par frekvencēm tā kā sensorās pārslodzes tēmā pēc vieniem, bet ir daudz dažādas metodes, un jūs arī viņas zinat. Jā, piemēram, tas, ko es arī teicu tajā neveiksmīgajā manā metodiskajā pasākumā, ja, ka parasti loģiskākais ir apklust un gaidīt, ka visi pārējie apklusīs un domāt, kas ar mani nav labi, ja viņi neapklust. Un tad pacelt roku, un tad tie bērni, kas pamana, ka pedagogs ir pacēlis roku, viņi arī paceļ roku, jā, izsaukt vārdiņus. Ir ļoti daudz dažādas formulas. Viss ir labāks par kliekšanu, sišanu ar lineālu pa galdu vai pa svilpēm. Lūk tā kā paldies. Paldies. Un tad nākamais ir Jēkabpils 2. vidusskola un Ābeļu pamatskola. Sagatavoties stundām. Ar sagatavošanos stundām ir ļoti interesanta lieta. Ja mēs varam paredzēt, kad, kādos apstākļos, kāda veida uzvedības problēmas būs bērniem, visticamāk problēmas ir nevis ar bērniem, bet problēmas ir vidē. Un tas ir pamatlikums, jā, un tas ir loģiski. Un, piemēram, par gatavošanos arī uz stundām, mums bija tāds gadījums, es risināju vienu sarežģītu piekaušanas gadījumu skolā, kur tā kā bērns bija piekauts, un pedagogs, tad, kad ienāca iekšā klasē, tas, ko viņš ieraudzīja, ka tātad bērns pārsis deguns, bērns guļ uz grīdas, viņam tek asinis un daudz tek asinis, un pārējie bērni stāv apkārt un kliedz uz viņu. Tu tikai necelies augšā, tu nosmērēsi mēbeles. Un sākot risināt šo situāciju, atkal ir funkcionālās analīzes tabula, es jums varu pastāstīt, kas tas tāds ir, kas izrādījās, ka tajā reizē, tad, kad es ierados skolā, šis bērns jau bija piekauts 5. reizi. Iedomājieties, 5. reizi, un tas bija janvārī, tātad janvārī es tur biju. Tad tas ir briesmīgi daudz, no 5 reizes piekaušanas no septembra līdz janvārim, un mēs sākām skatīties, kas īsti notiek, un visiem šiem 5 piekaušanas gadījumiem bija kaut kas kopīgs. Bija atskanējis zvans uz stundu, un pedagogs nebija klasē. Un kas vēl viņai bija kopīgi šajā brīdī? Tas bērns, viņš nesaprot, ko darīt, un ko viņš dara, viņš pieceļas un viņš iet mazgāt tāfeli, viņš raksta datumus uz tāfeles, un viņš tā kā sāk vadīt stundu. Jā, un līdz ar to citiem bērniem tas nepatīk. Jūs iedomājaties, tas ir tas, ko Linda arī runāja par sociālo statusu, jo tāpēc, ka jūs saprotiet, ka tagad man ir augstāks sociālais status nekā jums, jo tāpēc, ka jūs visi skatāties uz mani, bet uz jums neskatās neviens. Jā, un jūs esat nobrieduši cilvēki, tāpēc jūs nenākat un nebīdat mani no skatuves nost. Bet sākuma skolā bērni tā var nepiekrist, ka kāds atnāk un tā kā ieņem šo sociālo statusu. Un tad viņi bīda viņa nost, un kas beidzas parasti ar kautiņu. Un līdz ar to, ko es ar to gribu teikt, ka šī sagatavošanās stundām nozīmē ne tikai mentālo gatavību, tas nozīmē arī to, ka bērni zina, ko darīt, ja situācija mainās, ja pedagoga nav.
Ja, un šajā brīdī atkal iedomājieties to situāciju, kas notiek, ka tātad ir troksnis, ir piekaušana un tiek saukti vecāki uz klasi stundu, tāpēc, ka lūk bērns ir, tā kā jūsu bērni piekāva jūsu bērnu. Bet jūs saprotiet, ka kamēr mēs neatrisināsim to iemeslu, kāpēc pedagogs katru stundu sāk vēlāk, tā piekaušana turpināsies, un tie vecāki var izstiepties un sarauties, un viņiem nebūs priekšstata, ko darīt ar to. Lūk, līdz ar to tā ir arī tā mentālā fleksibilitāte, ka tā tad atceraties to, ka ja jums bērni prasa, kas būs pēc tam, ko mēs darīsim tālāk, kas būs vēlāk, kas būs pusdienās, tas jau ir pirmais signāls, ka pārmaiņu gadījumā būs problēmas. Jā, un jūs arī zināt, jums noteikti arī kādi ģimenes locekļi, kuriem nevar tā sestdienas rītā pateikt, hei, man ir laba ideja, aizbraucam uz ledus skulptūru parku Jelgavā. Jā, un būs plīkšķis, un tad pēc tam tas dzīves biedrs pateiks svētdien, tā vispār bija laba ideja, vajadzēja tomēr braukt. Jā, bet tā ir tā mentālā fleksibilitāte, ka mums katram ir noteikts tāda fleksibilitāte, cik ātri mēs varam pielāgoties pārmaiņām. Skaidra komunikācija. Kas ir ar skaidru komunikāciju? Tas ir arī darba aizsardzībā vienalga, kur, ka informācija ir vienība, kas maina uzvedību. Ja uzvedība nemainās, tas nozīmē, ka jūs nododat informāciju cilvēkam nepiemērotā veidā. Jā, un ja jums ir sajūta, ak, Dievs, cik viņam var teikt pa 100 reizes, pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Pārstājiet viņam teikt, uzrakstiet, uztaisiet bildi, vizuālu atbalstu dodiet. Nepietiks visiem ar to, ka mēs pasakam. Jā, un jo augstāks ir stresa līmenis un trokšņa līmenis, jo svarīgāka ir vizuālā komunikācija. Un tas ir labi, ka jūs to zinat, jo bija tā, ka man aizkavējās reizes un es nokavēju otro lidmašīnu šajā nedēļas nogalē un es dabūju vienu nakti gulēt Oslo. Un, protams, es biju pārgurusi un tur bija milzīgs stress, kā jūs varat iedomāties. Un tad, kad es gāju, lai prasīt, kur es nakšņošu, kas ar mani būs, ar manu dzīvi Oslo, viena pati naktī. Jā, tad man iedeva ļoti skaidras instrukcijas, bet es uzreiz pateicu, es esmu piekususi, es esmu stresā, uzrakstiet lūdzu uz lapiņas, soli pa solim, kur man jāiet, kas man ir jādara. Un dariet to pašu ar bērniem, un būs daudz klusāka un mierīgāka vide. Mazos grupu darbus. Daliet bērnus mazos grupu darbos. Arī mainiet. Arī man būs arī pastāstīts par to. Jā, tā kā nedodiet visu darīt vienai lielai klasei. Un šie te mazie grupu darbiņi arī ļoti mazina bullyinga līmeni skolās. Interaktīvas aktivitātes mainiet, pieņemat to, ka katram bērnam ir savādāks priekšstats, katrs bērns uztver informāciju savādāk. Arī jūs, starp citu, katrs uztverat informāciju savādāk nekā citi. Veidojiet dinamiskās pauzes, bet kas ir ar dinamiskajām pauzēm? Saprotiet, kad jūs to darat, jo tāpēc, ka reizēm tas, kas notiek, pedagogs redz, ka bērni piekūst, un tad viņš tā saka, cik labi, tagad es redzu, jūs esat visi piekusuši. Tas nekas, ka matemātika, ceļamies augšā vingrot. Un tad visi pieceļās vingrot, pavingro 2 minūtes, apsēžās, un kādi 3 bērni paliek vingrojot. Un viņi arī vingros līdz stundas beigām. Jā, es redzu pēc jūsu reakcijas, ka jūs zinat šo. Tāpēc brīdiniet, ja jūs esat plānojuši dinamisko pauzīti, tā kā pārsteigumiem ir vieta dzīvē, pārsteigumi ir vajadzīgi, pārsteigumi mūs dara priecīgus un laimīgus, bet nepārsteidziet citus, labi? Jā. Rēķinieties ar to, ka katram no mums ir arī savs ritms, lai noturētu uzmanību. Lūk tā, paldies, paldies, paldies. Jā, tagad būs. Tagad Sandra. Sandru, es zinu, ka tu esi zālē. Tad mums ir dāvana tev. Es zāru, kur Sandra nāk. Nē, tā nav Sandra. Sandra, nāc šurp. Tad es varbūt sākšu, Sandru, kamēr tu nāc, es jau teicu, ka mēs laureātiem, lai nebūtu liels spiediens, es arī turpināšu nokomentēt pati, ja? Ka klusums ir lipīgs, tas ir klusums, ir ieradums. Un
Tiem, kam ir brāļi un māsas, jūs to labi zinat, ka tajā brīdī, tā kā brāļi un māsas sāk plēsties, viņi plēsīsies ilgi. Un jūs esat pamanījuši, tajā brīdī, tad, kad viņi sāk labi draudzīgi dzīvoties, viņi arī dzīvojas tā kampaņveidīgi. Esat pamanījuši to? Ja? Un tā kā sākas kašķi, tad tie kašķi arī turpinās. Un tas mūsu lielais mērķis, ko mēs arī mēģinām darīt ar uzvedību, ir iedot veidus, parādīt, cik tas ir forši būt draudzīgiem, cik klusums ir brīnišķīgs, tagad izbaudam un priecājamies par to un veidojam klusumu kā ieradumu. Un šajā gadījumā tas ieradums veidojas ne tikai no tā, kā es tagad pateikšu, šis ir atkal piemērs no dzīves, ka man tagad jāpaņem mikrofons tālāk, ir, ka bija vienā stundā, novērot vienu stundu, un tur bija satraukts bērns, un tā skolotāja iet tam bērnam virsū, nomierinies, es tev teicu, ka nomierinies, cik reizes tev jāpiesaka, lai tu nomierinies? Tu nomierināsies beidzot vai nenomierināsies? Un tas bija, iedomājieties, tas bija manā klātbūtnē, un tajā brīdī, ja tas ir manā klātbūtnē, tas nozīmē, ka viņi to ir normalizējusi, un viņi nemaz neredz nekādu problēmu. Jā, un es neesmu redzējusi nevienu bērnu, kurš būtu nomierinājies pie stresaina pieaugušā. Tad, ja viņš to dara, tad tas jau ir ļoti slikti. Tad šis bērns, kurš nomierinās pie stresaina pieaugušā, maksās un atdos kādas 3-4 mašīnas pieaugušo dzīvē par psihoterapiju. Jā, tā nevar būt. Pieaugušajiem ir jānolīdzsvaro bērns, nevis otrādāk. Tā kā tā, paldies tev. Man būs vēl rekords, bet tu arī to pati var izstāstīt. Ja? Kad ieradumi neveidojas uzreiz, ieradumi veidojas pamazām. Un arī runājot par motivācijas sistēmām, vismaz 2 nedēļas mums ir jāiedod laiks. Jā, kas ir šis ir brīnišķīgi? Paldies, tagad es arī tā pateikšu, ka aicināt uzvedības pārkāpējus uz individuālām sarunām. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad ja jūs aizrādīsiet bērnam, kā tu izskaties, ko tu dari, tā kā no citu bērnu klātbūtnē, un visi bērni, kas rīkojās šajā brīdī, viņi paskatīsies uz to pārkāpēju, pārkāpējs dabūs kaifu no tā, ka wow, visi mani pamanīja šajā brīdī. Jo ir bērni, lielākajā daļā gadījumā viņi neatšķir pozitīvu vai negatīvu uzmanību. Viņiem vienkārši uzmanība ir uzmanība. Un līdz ar to paldies tev par šo ideju, bet man būs vēl viens slaids par tevi. Jā, tā tad apzinātība. Par apzinātību mēs jau runājām ļoti daudz, un šajā gadījumā apzinātība tiešām nav tāda pozitīvā domāšana. Apzinātība ir tas, ka tu tiešām saproti, ko tu dari, tu saproti, kāpēc tu to dari, jā, un ka tu esi šeit un tagad, jo tāpēc, ka pasakiet bērniem, ka šī apzinātība ir ļoti izdevīga, jo labāk tu klausīsies, kas notiek stundā, jo mazāk tev vajadzēs atkārtot mājās. Jā, un tā ir tā apzinātība. Jā, un tāpēc, piemēram, arī apzinātība nesāciet uzreiz ir tāda brīnišķīga lieta kā zīmējumu diktāti, kur mēs varam bērniem iedot, ka viņi, piemēram, zīmē karotīti, viņi zīmē korķīti, viņi nevis zīmē kaut kādus tālus priekšmetus, bet kaut ko ļoti, ļoti maziņu priekšā. Un tas ir tieši par to, ko es arī teicu, ka mēģiniet noturēt un fokusēt viņu uzmanību, cik iespējams. Un, protams, vairojiet pozitīvo. Jo ar pozitīvo ir kā ar tādu marķēšanu, ka, ja jūs teiksiet bērnam, nedari to, nedari šo, viņš nesapratīs, kas īsti viņam ir jādara, bet tad, kad es pasaku, ka Klaup, cik forši, ka tu uzrakstīji, paldies, ka tu izdarīji to un to, un paldies, cik jūs šodien esat klusi, un visu uzreiz sajūtas tik labi. Jūs esat brīnišķīga auditorija, jūs jau to pamanījāt, vai ne? Un arī tā tas arī rodas, ja. Un, protams, ka neignorējiet pirmos signālus, par ko mēs arī runājām attiecībā uz šo kivu, ja, izmantojiet un meklējiet jaunas mācību metodes, meklējiet jaunas pieejas, dažādas pieejas, un arī, protams, lielais, varbūt pēdējo slaidu ļauj izdarīt secinājumu pašiem, jā, ka varbūt es varu iedot arī tev, ja tu esi gatava tagad arī kaut ko pateikt, kā tev iet un kā tev iet. Jā, un paldies tev liels. Tagad, bet tev nāc tagad vidiņā. Nu, es varu pateikt vienīgi paldies saviem kolēģiem, kuri man iedvesmo un dalās, un es varu aiziet ar savām idejām un zināt, ka mani sapratīs un neteiks, ka, nē, man tam nav laika un es to nevaru, bet manas idejas uztver, uzklausa, mēs sadarbojamies un dzirdīgi skolēni.
kad es skolēniem saku, pamēģināsim kaut ko jaunu, ka viņi man sadzird, saklausa, un mēs mēģinam. Paldies! Lūk tā, tālāk mums ir Rīgas Balderājas pamatskola. Marija, tu esi uz vietas arī, tev jābūt, es neredzu, bet Marija Tuča. Marijai vajadzēja būt. Cik superīgi, jā, paldies, Marija. Tad es sākšu jau par tevi stāstīt, vai tu pati gribi pastāstīt, vai? Jā, tātad klusums var būt ieradums. Tātad, jā, ka nevajag cīnīties ar klusumu. Tas ir tāpatās, kā nevar nevienu piespiest mīlēt, tāpatās arī nevar kliegt un nevar arī tā kā ar varu klusumu nevar. Un atceraties, ka mēs arī runājām sākumā pirmajā reizē, ka ir pozitīvi klusumi un ir negatīvi klusumi. Un šajā brīdī, ja mēs sāksim kaut ko spiest ar varu klusumu, ar iebiedēšanu, tas nebūs tas veselīgais klusums. Tas būs tas smalkais vārds prezenteisms, ka tu it kā esi kluss, bet tajā pašā laikā tavas smadzenes ir tik ļoti sastingušas, ka tu vienkārši nespēji uztvert, ko cilvēki saka. Un ir bērni, kas ir teikuši, es redzu, ka skolotāja plāta muti, bet es nedzirdu, es nesaprotu, es nespēju reģistrēt nevienu vārdu no tā. Nākamais ir tiešām arī balviņas par klusumu klasē. Un ar balvām, un faktiski tas ir brīnišķīgi, ka jūs meklējat motivatorus. Un ar motivatoriem nebūs viegli un nebūs vienkārši. Protams, ka mums visiem ir balviņa par savu darbu, kas ir alga, vai ne? Jūs taču, tas jūs tak motivē, vai ne? Kas tā pa tādu reakciju nemotivē tomēr, jā. Bet tad visticamāk, ka jūs motivē kaut kas cits, un es esmu dzirdējusi, ka pedagoģija izraisa atkarību. Tam jūs vairāk piekrītat. Jā, un tas, ka mēs visu laiku meklējam šos risinājumus, un tas ir ļoti labi, ka mēs meklējam šos risinājumus, jo tāpēc, ka arī faktiski šie te balviņas var būt gan materiālas, gan nemateriālas. Bet kas ir būtiski, virzoties pa šo motivācijas piramīdu uz augšu, mēs nevaram prasīt bērniem būt pašmotivētiem, pašdisciplinētiem, kamēr viņi nav iemācījušies šos pirmos mazos soļus. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski apbalvot viņus. Un es atkal atgriežos pie mūsu uzvedības noteikumiem. Mēs varbūt starpbrīdī pastāstīsim arī, kā tas strādā. Atbalstīt pozitīvos piemērus. Par to jau mēs arī runājām, ka skolās nonāk ļoti daudz bērni, kuri vispār nezina, ka viņi ir labi. Un mums ir bijis tāda situācija, ka mēs strādājam saskarsmes treniņu grupās ar vienu tēvu, un mēs sakam, mums tik labi iet ar to bērnu. Viņš, protams, ir ar viņu izaicinājumi, bet mēs meklējam risinājumus, un viņš ir tik foršs. Un iedomājieties, un tas tēvs pasaka, ziniet, kā viņam ir 7 gadi, un 7 gadu laikā jūs esat pirmie vispār dzīvē, kas man ir pateikuši kaut ko labu par manu bērnu. Un saprotiet, ka šajā brīdī, ja tas bērns ir dzirdējis tikai, es nezinu, atceraties to anekdoti, es līdz 4 gadu vecumam domāju, ka mani sauc aizveries. Ja viņš nekad nav dzirdējis neko labu, viņam vispār nav nekādu orientieru, kā viņam uzvesties. Un tas, ka viņš zina, kā neuzvesties, ar to ir stipri par maz. Tā, paldies tev par, varbūt arī vēlies kaut ko pakomentēt vai pateikt no savas puses. Paldies jums, ka iedvesmojat. Un man liekas tā, ja tu mīli savu darbu un ar mīlestību ej pie bērniem, tad būs arī klusums. Paldies. Lūk, un tad Jelgavas centra pamatskola Madara. Madara, es zinu, ka tu arī esi šeit, jā. Es sākšu, kamēr tu nāc. Tātad atkal tas ir tas pats. Šis ir brīnišķīgs, Madara, tu pacēli tēmu, kas man ir ārkārtīgi tuva, pozitīvie pienākumi un lomas. Un stāsts ir par mūsu identitāti. Un ir ārkārtīgi bīstami tajā brīdī, ja kāds bērns ieņem identitāti kādu noteiktu. Piemēram, es esmu klases klauns, vai es esmu klases barvedis, ja? Vai es esmu jogdaris. Tad bērni var pie šīs lomas arī palikt un ar to identificēties. Un
tad mēs ienākam tādā bīstamā slazdā, jo tāpēc, ka ja bērnam klasē ir iedota loma, tā ir daudz spēcīgāka par vecāku bāršanos, tā ir daudz spēcīgāka par sociālā pedagoga pārunām, jo tāpēc, ka, lai ko jūs runātu, tajā brīdī, tā kā bērns par soli pāri klases slieksnim, viņa visi nodomi izšķīst, jo tāpēc, ka grupas dinamika vienmēr ir daudz spēcīgāka. Un tajā brīdī, ja mēs ejam pie bērnam un sakam, ka tu neklausies viņos, viņi tur runā muļķības, tā kā nedari tā, un tā kā tu esi gudrāks, vai piedodiet. Jums ir sava doma, tad tev ir sava galva uz pleciem, un ja viņš leks ugunī, tu arī leksi ugunī. Jā, tas nepalīdzēs, iedomājieties, tas nepalīdz. Tā kā vecmāmiņas barās uz mūsu vecākiem, mūsu vecāki barās uz mums, mēs tā baramies uz bērniem, bet labākā nepaliek, tā nepaliek. Un kāpēc nepaliek? Jo tāpēc, ka viens ir, ja mēs to lomu noņemam nost, bet otrais mums ir jādod pozitīvā loma vietā. Un tas, ko tu esi izdarījusi un kas ir pilnīgi brīnišķīgi, ka ja mēs šīs te pozitīvās lomas mainām un bērnam ir tā loma uz nedēļu, viņš viņu izmēģina, viņš ar viņu identificējas. Un brīnišķīgi tas, ka nākamajā nedēļā viņam būs cita loma un viņš izmēģinās atkal nākamo lomu. Un pilnīgi, tas ir fantastiski. Un mums ir arī viens materiāls, jūs varat paskatīties uzvedībā par pozitīvām lomām klasē, un es atzīšos, ka šis ir pirmais materiāls, ko mēs taisījām arī ar mākslīgā intelekta palīdzību. Bet man liekas, ka vieglāk ir taisīt bez, bet mēs gribējām būt moderni. Bet tas, ar ko es arī gribēju pateikt to, ka arī šeit es ceru, ka jūs aizdosieties prom arī iedvesmoti un arī jūs atradīsiet kaut kādas jaunas formas un formātus. Tā kā paldies tev, un Rekur, tu arī tagad vēlies kaut ko pateikt, vai ne? Nē, tas, ko es varu pateikt, ir nebaidīties eksperimentēt, jo arī patiesībā šis bija eksperiments, un viņš ir izdevies eksperiments. Tā kā, jā, dažkārt eksperimenti arī ir laba lieta. Jā, paldies. Paldies, Karīno, tev, jā. Un arī šī apbalvošanas ceremonija bija eksperiments, un es domāju, ka šis arī bija labs eksperiments, vai ne?